Čau! Īsts video, lai atgrieztu normālības sajūtu, jūšanās par to, cik mums veiksmīgi vai nepārāk veiksmīgi iet veikalos, piemeklējot sev drēbes un apavus. Sarunā par apaviem mēs jau pieskarāmies anatomijas jautājumam, kā kaulu struktūra un tādu kaulu dinamiskās reaģēšanas mehānismus izšķir to, cik ērti vai neērti mums ir apavos. Un tas otrs, tas apģērba gabals, kas man ienāca prātā, kas ļoti cieši saistīts ar anatomiju, tās ir bikses. Jā, jo biksēm ir jāturās nevis uz dieva gribas, bet uz iegurņa joslas. Un vēlams nekrist nost, plus netraucēt jūsu kustību, kad jūs tūpjaties, ceļaties, ejat pa trepēm, kaut ko vēl darat. Un nesaspiestu iekšējos orgānus, lai nekas neiespīlējās, jo te jau arī mums ir vēdera dobums un visi iegurņā zonas orgāni. Un vēl, tā kā tās. Un tas ir kā minimums un kā maksimums vēl būtu tā, lai viss tas izskatītos kaut kā tā, ka mums ir pašiem patīkami. Tāds jau, tāds estētiskie uzdevumi biksēm. Un jā, apaviem mums tā bija pilnīgi vienalga, vai šī kāja pieder sievietei vai vīrietim. No anatomijas viedokļa, tad, protams, iegurņu zonā ir tas, ko mēs nevaram ignorēt anatomiskās atšķirības. Jā, tās būs iektas kaulu struktūrā. Un tagad būs pa kauliem. Tie, kas bija, kas pievienos, tie, kas bija peltkostīmu tēmā, mēs jau runājām par to, par figūru tipiem, ko mēs arī nevaram ignorēt tieši bikšu jautājumā. Atgādināšu vēlreiz tiem, kuri nedzirdēja vai dzirdēja, bet aizmirsa. Ja? Tā kā figūru tipi, viņi ir 4. Par to arī ir daudz mītu, es arī esmu dzirdējis par āboliem, bumbieriem, bet, principā ir tā, ka stilistikā mēs izturamies pret cieņu ar katru cilvēku individualitāti un tādām iedzimtām īpašībām, un kaulu struktūra ir tas, kas jums ir iedzimts, to mēs nevaram mainīt, ja, un tā kā, tā gastronomiskos terminos neaparējam. Tad, principā, figūra tipi ir tādi. Tā lieta, ko mēs skatāmies, tās ir plecu joslas platums, tas ir skatoties no priekšas, frontālajā plaknē, un gurnu joslas platums, arī skatoties no priekšas, no sāniem neko neskatāmies. Viss notiek ar aci, stilists ar mērlentu nestrādā, mērlenta domāta drēbniekam, tāpēc viss ir relatīvi savstarpējās attiecībās. Ja mums plecu josla ir vienāda ar gurnu joslas platumu, tad mūsu skats ir uz vidukli. Ja viņš ir izteikts, tā kā salīdzinot ar gurniem, jo viduklis vienkārši tuvāk gurniem, tad tas ir X veida figūra, jeb smilšu pulkstens. Tad, ja nav izteikts atkal visu uz aci, paldies par sirsniņām, visu uz aci, tad tās ir taisnstūra tipa figūra, jeb X-iņ, H burtiņš. Tad ir vizuāli X-iņš mums ir tā, un H ir tā. Ja mēs ļoti gribam pamērīt ar mērlentu, draudzējamies ar matemātiku, tas orientieris ir tā kā 20 cm starpība starp vidukļa apkārtmēru un iegurņa apkārtmēru. Bet es iesaku sevi tā baigi nemērīt, jo mums ir svarīgs tas skats tieši no priekšas. Un pateiksim, ja viduklis tieši nevis apkārtmērā, bet tādā platumā, viņš ir kaut kādu ento daudzumu centimetru, un uz tā fona gurniņa ir vēl plus, cik tur centimetri, tad tas viduklis izskatīsies šaurāks, salīdzinot ar to cilvēku, kas jums stāvēs blakus, un viņam būs tieši tikpat plats viduklis, bet šaurāki gurni. Un, respektīvi, vispār nav nozīme par izmēriem. XXS izmērā var izskatīties X-iņā, un XXL izmērā var izskatīties X-iņā, jo tā ir kaulu struktūra, un galvenais ir tikai relatīvās attiecības viena cilvēka ietveros, nevis salīdzinot ar draugu. Un, kā jau mēs te varam nojaust, tad sievišķīgākā zemapziņā skaitīsies tā figūra, kur ir atšķirība starp vidukli un iegurni skatoties no priekšas. Tā kā, kas ir no sāniem, visi tie dibeni aizmirstam, tikai no priekšas. Pa krūšu izmēru arī aizmirstam, tā kā stilistikā to neoperē.
Sieviešu gadījumā vēl ir A figūra, tas ir atkal A burtiņš vizualizējumi, tad tur būs tāds, ka arī viduklīds būs izteikts, gurniņi mums būs platāki, bet mums būs tāds šaurāks, smalkāki pleciņi, ja, tā kā, bet arī no tāda, arhetipiskā viedokļa, tā arī būs tāda, sievišķīgā figūra. Un tad paliek pēdējais variants, tas ir apgrieztais trīsstūris, jeb V veida figūra. Jā, sveiki, lietaina diena, negaidīju, ka būs tik daudz. Tad ir V veida figūra, jeb apgrieztais trīsstūris, tas, kas būs dominēs pleci platumā, un viss, kas ies zemāk, viņš būs šaurāks, arī iegurnis. Un loģiski, ka tas ir tāds figūras tips, kas dominē vīriešiem. No vīriešiem faktiski ir vai nu V, vai nu H. Sievietēm ir visi 4 varianti ar V veida visretāko, bet vai mums būtu H, X-iņš, A un V visretāk. Tātad vēlreiz, ja, tad tā ir kaulu struktūru, kaulus mēs mainīt nevaram, un tie kauli tiek apaudzēti dzīves gaitā arī tā individuāli ar tiem mīkstiem audiem. Un mīkstie audi mums ir vai nu tauki, vai nu ūdens, tūska. Tā kā, kur tas viss būs, tas arī viss ir ģenētiski noteikts, ja. Tūska tas ir vairāk tāds no tā, kā šķidruma necirkulē tā, kā mums vajag, bet tauki, tas tā gan ir ģenētika, jo mēs piedzimstam konkrētu tauku šūnu skaitu, un viņu skaits nevairojās, un viņu dislokācijas vieta arī nevairojās. Ja jūs piedzimāt, un mums, piemēram, ir tauku šūnas, kaut kur izkārtotas šeit, tad tās ir tās vietas, kur tā kā tukšās kabatiņās, tad ķermenis sāks nobāzēt to enerģiju, kas paliek pārvēršot cukuru taukos. Un tas arī sniedz atbildi to, kāpēc, teiksim, pieņemoties svarā, izaug kaut kādas noteiktās ķermeņa daļas un neizaug citas. Tāpēc, ka vienkārši tur ir mazāk to taukšūnu, un līdz ar to ķermenis jau liek tā vienu tā kā katram tā kā tukšo šķīvīšo saliek, bet ja tad tev tiem tukšo šķīvīšu te ir mazāk un te vairāk, tad sanāk tā kā kopumā visu likt kaut kādā konkrētā zonā. Es ceru, ka jūs sapratāt. Tā kā doma tāda tur, kāpēc es to stāstu, ka lai vairotu to pieņemšanu un to sevis mīlestību, jo mēs nevaram notievēt kaut kādā konkrētā zonā. Un, man sāp sirds, kad es arī redzu, ka arī fitnesā to ļoti tā promotē un reklāmu tādu, ja, ka tā kā notievē konkrētajā zonā, nodedzina taukus, uz vēdera. Tas tehniski nav iespējams, jo, ja tie tauki, degs, precīzāk nesakot nevis degs, bet atkal hormoni ietekmē, saņemot signālu, tad ķermenis vilkst ārā to molekulu no taukšūnas un atkal šķels cukurā, lai laistu asinsritē un izmantotu. Viņš atkal ņems no visiem. Ja šeit mums bija 5 šķīvīši tukšie un šeit bija 10, tad viņš ņems secīgi no katra, un jūs tievēsiet arī, vēdru zonā, kas bija tas mērķis, bet kritīsies svars arī šeit jaunu sievietēm, kas ir aktuāli arī krūtīs, jo arī krūtīs mums ir taukšūnas, ja. Tā kā, un diemžēl tā kā fitness industrija, skaistuma industrija to spekulē un sola mums neiespējamo. Jā, bet mēs stilisti, mēs esam tie labiņie, un mēs strādājam ar to, kas ir, un nevienu nemēģinām uzlabot. Jā, tā kā paldies pa sirsniņām atsācās, bet tas tā ir tiešām, tā kā neiekrītam, nepavelkamies. Jā, viss notiek ar pieņemšanu, un ķermenis ir ne bez iemesla dara tā, ko viņš dara. Un mēs no savas puses vismaz izturēsimies tādu savstarpēju mīlestību ar viņu un nedarīsim pāri, valkot tādus apavus, kuros grūti pastaigāt un kur arī viss tā kā pa ķēdīte augšā, visa tā kaula struktūra izšūpojās, jo biomehānika nepareiz, kā arī mēs nevilksim tās bikses, kas nav domātas mūsu iegurnim kā kaula struktūrai, plus tiem mīkstiem audiem, kas ir apkārt, lai tiešām nebojātu to visu to limfas atteciju, šķidrumu cirkulāciju, lai nesaspiestu kuņģi, zarnas un tā kā maksimāli cieņpilni. Tad pa figūru tipiem izstāstīju, par mīkstiem audiem izstāstīju,
un tad iesim par biksēm. Es tagad izslēdzos no šīs tēmas ārā, jo es viņu gribu atstāt, lai viņi paliek Voldemārā kā tāds mīlestības deviņa tajā visā. Un tad būs konkrēti par biksēm. Atā!